Šoreiz es gribu pastāstīt par laistīšanas nozīmi dārzā, un šis tūju dzīvžogs ir izcils tam piemērs. Šajā dārzā mēs sākām strādāt pirms 5 gadiem, un tūjas bija iestādītas, tās knapi sniedzās līdz sētas augšpusē. Un saimnieks nevarēja sagaidīt, ka tūjas izaugs, vismaz kaut nedaudz pāraugs pāri sētai. Pirms 3 gadiem mēs pierunājām saimniekus ierīkot automātisko laistīšanas sistēmu. Un paskatieties pa 3 sezonām, kāds ir pieaugums. Tūjas ir faktiski izaugušas reiz 2. Tāpēc laistīšanai ir patiešām milzīga nozīme. Un tas, ko es gribu pateikt, ka mēs varam mēslot, cirpt un visādi kopt dārzu, bet, ja nebūs laistīšana un augiem pietrūks ūdens, tad tur nekas labs nesanāks. Arī tagad rudenī turpinam laistīt dārzu, nebaidamies, ka augiem būs augsti, varam laistīt līdz pat zeme ir sasalusi, jo augi patiešām mazāk slimos un labāk pārziemos, tad, kad tie būs kārtīgi padzērušies. Nu ko, laistīsim! Tā!